Tātad te mums ir putekļi, tepe. Droši ņemam bērām kaut kādu, bļodiņu ar putekļiem. Tālāk lejam klāt tepi, galīgi nevajag baidīties, cik pielej. Pielejās, samaisās un tu skatāmies, cik viņi ir biezi. Tā tad izskatās, ka vajag vēl. Jā, pa maz, droši gāžam. Nebūs ne pa daudz, ne pa maz, izskatās viņi tādi līdzīgi līmei, bet līme viņi nav. Viņi ir kaut kas interesants. Tāds klīsterīts, viņi ir lipīgi, viņi ļoti lipīgi, šķidra, ātri viņu necietē. Strādāt var samērā ilgi. Izstāsta kā špakteli. Lejam vēl klāt. Var pat droši taisīt šķidrāk, pa šķidru neuztaisīs. Var uztaisīt tikai pa cietu, pašam grūtāk strādāt. Bet tā viņi ir. Jā, var drusku šķidrāk, lai vieglāk. Veidojās tāds klīsterīts. Un ar ko neatšķirās no kaut kādas, nobeiguma špakteles. Aptuveni tā. Lipīga, staipīga, kaut kur, tāda. Lūk. Un ņemās vienkārši šuve. Rādīšu to primitīvu pēc tam, teiksim, lūk, ja? Iespiežās. Un vēl kas ciet. Paliek tāda, teiksim, pret gaismu. Pamēģināšu. Pret gaismu redz, kaut kur ir mitrs, pēc tam viņš nožūst, bet pret kroksni pēc tam ļoti labi redzams, kur viņš ir mērēts, cūkāts dēls un tā tālāk, tā kā absolūti nekāda vaina. Pirmā kārta vienmēr iesēžās, es nezinu īstenībā, kā var uztaisīt, lai neiesēstos, tas ir diezgan nereāli, tāpēc droši 2-3 kārtās, kā vajag. Tā viņš aptuveni izskatās, teiksim, grobi tūmā parādīšu. Grobi tūmā, cik viņa dziļa. Kaut kas ir. Un tā tad zieķējās ciet, kā vienkārši parasts špakteli. Pēc tam kā slīpējās, nezinu, bet liekas, ka problēmām nevajag būt.
Tālāk, ja nozieķēts dēles, tad uz viņas reku būs stūrīts, kur ir grunts. Un īsti, teiksim, šeit ir vakar bijusi grunts un ir laists vienkārši pāri, te ir druskas es ar rotu noņēmis. Baigo atšķirību, neredz, teiksim tā.